O'Briens. Jelgavniekiem šodien un šo zonu vairs nepalīdzēs Edgars Krūmiņš, kurš ir pārpilējis Sahilē un viņam bija operācija. Tagad komandas kapteinis, var tikai klibot, bet ir katrā ziņā ar komandu viņš kopā uz rezervistu soliņu. Un viņa pienākums tikmēr pildīs Kristaps Kambergs. Katrā ziņā nopietnas iztrūkums noteikti būs Jelgavniekiem. Kā viņiem klāsies bez savā kapteiņa. To redzēsim, bet pirmais uzbrukums ir veiksmīgs. Lauris Miss pielabo Kristapu Kambergu. Neprecīzo, varbūt precīzo metienu, bet katrā ziņā Lauris bumbai pieskārās un 2-0 vadībā Jelgava. Tikpat veiksmīgs uzbrukums arī viesiem un 2-2. Vakar Valmierā norisinājās arī Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēle. Katrā ziņā pāris basketbolisti varēja vairāk atpūsties, izpriecāties laukumā, darīt to, ko varbūt parastās regulārās sezonas spēlēs nevar darīt. Leģionāri uzvarēja, bet skatīsimies, kas šodien spēlēs izšķirošo lomu. Jelgavniekiem Šedriks Heins piedalījās. Viesiem ir PJs Hills un Tots O'Briens. Tagad ar mums Sants Silovs veido viņš savas komandas uzbrukumu, beigās tāls. Tālmetiens, principā vēl bija 5 sekundes, varbūt varēja kaut ko mēģināt izspēlēt, bet beigās Sants vienkārši uzšopa grozu. No tāls, distants, tagad Tots O'Briens kā iespiež grozu apakšā Kītu, bet Chamberlains nospēlē veiksmīgi, un tagad Santim Silvam 2 punkti no groza apakš. Ieskatoties turnīra tabulā, tad Jākapiliešiem situācija ir mazliet stabilāka, patīkamāka. Runājot par izslēgšanas spēļu zonu, kas ir sešinieks. Jākapilieši pašlaik atrodas 5. pozīcijā ar bilanci 14 uzvaras un 9 zaudējumi. Tikpat ir arī Valmierai. Tā kā viņi dala 4. un 5. pozīciju, bet Jelgavniekiem vajadzētu uzvarēt šo spēli savā laukumā, jo situācija nav tik stabila, 10 uzvaras, 11 zaudējumi, kas ir, tā teikt, viņi pašlaik balansē uz 6. vietas. Turpat ir, principā, arī Jūrmala, kur aizvadījuši par 2 spēlēm vairāk un piedzīvojuši par 2 zaudējumiem vairāk, bet katrā ziņā vēl daudz spēles priekšā, sezona tikai pusē. Kā Jelgavniekiem vajadzētu šī uzvara varbūt pat būtu vairāk vajadzīga, jo Jākapiliešiem katrā ziņā situācija ir stabila. Bet arī viņi noteikti grib kādu vietiņu pakāpties augstāk, domājot par play-offiem. Tā kā skatīsimies, būs interesanti, bet tagad Šedriks Heins. No pustālās distances. Netrāpa Šedriks. Skatīsimies, kā veiksies Šedrikam. Skaidrs uzreiz sākuma sastāvā. Cik daudz ņems spēli uz sev vai neizrausies ar individuālām darbībām. Katrā ziņā tas ir tas, kas nepatīk gan trenerim, gan komandas biedriem. Tā kā Šedrikam jāskatās, kā viņš spēlēs, vai spēs tomēr uzspēlēt vairāk arī uz komandu. Paspēlēt komandas interesēs. To skatīsimies, bet tagad Tots O'Briens, kuram arī, principā, groza apakšā vajadzētu būt izteiktam pārsvaram pret Keith Chamberlain. Keiths gan auguma centimetros ir mazāks, gan arī fiziski Tots noteikti ir spēcīgāks. Tā kā groza apakšā Jākapilī vajadzētu būt pārsvaram. Vismaz Tots O'Brien un Keith Chamberlain cīņā, bet labi var nospēlēt arī Jurijs Aleksejevs, kurš spēlē 4. numuru pozīcijā. Viņam pretī vismaz pagaidām Lauris Miss. Domāju, Lauris Miss pacīnīsies ar Juriju. Bet Jurijam ir tas, kā viņš var iemest no tālās distances, var arī aiziet grozu apakš. Patīk viņam uzņemties iniciatīvu. Un, protams, arī Lauris var iemest no tālās distances, bet, tomēr viņam tai precizitāte nav tik veiksmīga. Tikmēr ļoti neapmierināts Edgars Teters ar savas komandas aizsardzību un Keitham Chamberlainam 2 soda metieni. Pagaidām vismaz pagaidām diezgan bēdīgs skats Jelgavas sporta halas tribīnēs. Vismaz parasti, kad te notiek Latvijas basketbola līgas spēles, ir pilns, ir aizpildīts, bet šodien ļoti daudz brīvas vietas. Nezinu, varbūt pēdējām minūtēm vēl kāds pieskaries, bet spēles pirmajā ceturtdaļā ir nospēlēts jau 3 minūtes un ar bumbu PJs Hills. Zvaigžņu spēles vērtīgākais spēlētājs, diezgan diskutabls jautājums, jo
Latvijas komandas rindās. Tiešām dominēja Jānis Tīma, bet, pieņemts jau ir dot vērtīgākā spēlētāja tituls komandai, kuru uzvar. Lai gan šoreiz diezgan strīdīgs lēmums, bet, tās nav svarīgi. Zvaigžņu spēle tomēr vairāk ir izklaidējis šovam. Un tikmēr turpinās spēle Jelgava un Kīts Čemberlins netrāp. Pustālo metienu, pilnīgi brīvs metiens bija Kītam. Un Kīts netrāp un redzam jau groza apakšā uzreiz. Spiež Čemberlini iekšā, Tots O'Briens tagad gan iziet ārā un Jurijs Aleksejevs. No tālās distances un Jurijs trāp. Jurijs var trāpīt daudz. Var trāpīt arī pēc kāras, tā kā Laurim Mizim. Un šodien būs uzmanīgi jāstrādā aizsardzībā, nedrīkst viņam Juriju Aleksejevu atstāt brīvu. Jurijs trāp, Sandis Silovs netrāp. Savāc gan bumbu Kristaps Kambergs, un Kristaps Kambergs ir precīzs. Un principā favorīts tas noteikti. Šodien vismaz nelielā ir Jēkabpilieši, kuri vismaz sastāvziņā, es domāju, ir vismaz pāris solīšus priekšā. Tādi vīri kā Hils, Sirsniņš, O'Briens, Aleksejevs. Vīri, kas veido Jēkabpils spēli. Tagad veiksmīgāks uzbrukums arī Jelgavai. Vēl 2 punkti un Jelgavnieki. Tūst vadība aiziet priekšā. +1 un vēl viena iespēja. Šedriks Heins. Ar bumbu Kristaps Kambergs no tālās distances un Kristaps trāp. Kristaps kapteini lomā. Veiksmīgs sācis. Uzņemās iniciatīvu un tas ir tas, kas Jelgavai ir vajadzīgs. Edgars Krūmiņš vairs šo zonu nepalīdzēs, tā kā vairāk vajadzēs no Kristapa Kamberga. Punktu gūšanas ziņā, pavisam noteikti. Kristaps pēdējās spēlēs visai klusiņš bija palicis. Nevarēja īsti arī trāpīt no distances, bet tagad būs jāsāk mest iekšā arī Kristapam Kambergam. Nebūs vairs ierastais taumtienu izpildītājs Edgars Krūmiņš. Žēl, protams. Ļoti nopietns savainojums un ļoti noskums Krūmiņš laukuma malā, bet tāda ir sportists dzīve. Gadās savainojumi, gadās nopietnāki savainojumi un tagad bērnišķīgi kļūda Šedrikam Heinsam. Bumbu zaudēt un iespēja Jēkabpiliešiem veidot savu uzbrukumu. Rinalds Sirsniņš ar bumbu atstāja Kristapam Medisam. PJ Skills paliek pret Šedriku Heins. Vakardienas komandas biedru. Beigās tiek izmests tālā Rinaldam Sirsniņam. Varbūt ne īpaši precīzi piespēle, bet vienalga sanāk brīvs metiens Sirsniņam un Taumtins ir precīzs. Aiziet atkal priekšā Jēkabpilieši. Neveiksmīgi piespēle. Neveiksmīgi saspēle tagad Jelgavniekiem. Un Šedriks Heins glāb situāciju, principā jau tāds pusātrais uzbrukums Jēkabpiliešiem. No aizmugures cenšoties izsist bumbu. Šedriks pārkāp noteikums. Šedrikam tā pirmā personīgā piezīme, komandai otrā. Un sots uzbrukumā un šķiet Mihailam Halebovickim. Tieši tā. Mārtiņš Kozlovskis. To bumbu Mizim, kurš atstāja to komandas saspēles vadītājiem Gatim Justovičam. Raujās ārā Kambergs, viņš palicis pret Medis. Izskatās, ka spēlējas pats. Beigās Taumtiens un tas, tā teikt, mazliet neprecīzs. Mazliet pietrūka Kristapam šajā mēģinājumā, bet... Kristapam Medisam piezīme un Jelgavnieki varēs turpināt uzbrukt un laukumā nāk ļoti pieredzējušies Aigars Vītols. Nomaina viņš PJ Hill. Jelgavniekiem arī maiņa. Arturs Dušels devies laukumā. Un Kīts Čemberlins tagad iespiež grozā apakšā Halebovicki, bet Čemberlins nevar iemest. Vajag tomēr labāku spēli. Jelgavniekiem arī no pamata centra spēlētāji. Patīk Kītam uzņemties iniciatīvu, bet ar to punktu gūšanu ir kā ir. Un tikmēr Rinalds Sirsniņš. Vēl vien Taumtien trāp.
Un pārāk viegli jau pārs. Tāltiens Jelgavnieki ļauj. Mest viesiem. Aleksējos viendreiz, divreiz Sirsniņš. Pārāk brīvu pāris metienu. Jākpiliešiem. Uzmanīgāk aizsardzībā jāspēlē Jelgavniekiem. Sirsniņš sajūta spēli, uzmet vēl vienu. Sasteidz šoreiz Rinalds. Tāls Tāltiens un tagad paliek Artūrs Dušils. Rinalds, Sirsniņš gājas pārķeršana. Nesanāca un attiecīgi arī sanāk brīvs metiens Artūram Dušilim. Tie ir vēl 2 punkti un uz rezultātu tablos 17-17. Nāk vēl skatītāji, bet izskatās, ka tribiņš šodien nebūs pilns. Un Artūram Dušilim tagad nesportiskā piezīme. Pārcentās Artūrs. Un Aleksējevam 2 soda metienu un bumba. Vēl arī paliks viesiem. Jelgavas sastāvā iesaistās Andris Justovičs un ļoti ātri laukumā nāk arī Kristaps Paegla. Un Kristaps pārsvarā nācis laukumā šajā sezonā brīžos, kad viss ir izšķirts vai arī pēdējās minūtēs. Uz pāris minūtītēm, bet tagad Edgars Krūmiņš ir malā. Trešā numuru pozīcijā. Rotācijas iespējas vairs nav tik liels un iespēja būs arī Kristapam. Redzēsim, kā viņš varēs sev pierādīt. Kā spēs sev pierādīt, bet Jākpilieši turpina uzbrukt. Beigās tādam Abrainam. Metiens no tūs distances, netrāp Tots. Gats Justovičs lielā ātrumā atstāja bumbu Paeglem. Pret viņu Aigars Vītols. Aizsardzības speciāls Vītols pret Paegli. Un beigās tieši Vītolam arī piezīme. Kaspars Vilcāns aplaudē saviem spēlētājiem. Man patika viņam šis uzbrukums. Un divi soda metieni būs Andrim Justovičam. Andris arī, tā teikt, sezonas sākumā spēlēja labāk, pārliecinošāk. Bet pēdējās spēlēs pēdējā laikā arī Andrim Justovičam kaut kur spēle ir pazudus. Nevar īsti trāpīt savus metienus Andris. Tā kā ar punktu gūšanu viņam neveic. Bet tagad pirmo sodu metienu arī Andris aizmet garām. Otrais mēģinājums gan ir veiksmīgs. Un 18-19. Līdzīga spēle pagaidām. Jākpiliešiem 3 telmtien. Tas viņiem galvenais punktu avots. Jelgavnieki vairāk spiež uz caurgājieniem. Tagad Aigars Vītols parāda, ka viņš jau trāpīt var. Nekad savā karjerā nav bijis tas lielākais punktu guvējs. Vairāk ir bijis aizsardzības spēlētājs. Bet, redzam, var iemest arī Aigars. Dušils paliek pret Klebovicki. Sanāk beigās sarežģīts metiens, mainot rokas. Gaisā samainot metienu roku un netrāp šis metiens pat pa stīpu. Paeglim pirmā personīgā piezīme, Jelgavniekiem 4, tā kā pēc nākamā. Jākpilieši metīs sodu metiens, bet viesi jau ir sakrājis piezīme no viņam jau 5 piezīmes. PJ Skills. Nezinu, PJ. Izskatījās, ka sedz Kristaps Paegli, bet viņam tur nav nekāda varianta. Un kājās noteikti Paeglim nav nekāda varianta pret PJ. Un to savus ātruma īpašības Hils pierāda. Trāpa arī metienu. Otrais mēģinājums Dušilim un Dušils tiek bloķēts. Medis nomāna. Justovičs beigās labi izmētā bumbu viesi un Aigars Vītols tālmetienu netrāpa. Labi izmētāja bumbu viesi. Beigās pilnīgi brīvs metiens Aigaram Vītolam, bet Vītols netrāpa. Jelgavniekiem pagaidām vienīgo tālmetienu trāpīs Kristaps Kambergs. Pāris neveiksmīgi metieni, tagad arī nevajadzīga kļūda un beigās sanāk piezīme pret Todo Brajanu Jelgavniekiem.
Pēdējās epizodes labāk spēlē Jēkabpilieši. Viņiem arī 5 punktus pārsvars un Tots O'Briens varēs to palielināt līdz 7. Pilnībā bez pauzēm iet pirmā ceturdaļa. Neviens, ne otrs treneris, nevienu minūtes pauzīt nav ņēmis. Tā kā pilnībā aizlidojusi pirmās 10 minūtes, 25 sekundes vēl palikušas. Principā gandrīz līdz galam var spēlēt Jelgavnieki. No tā, lai viesiem vairs nesanāk iespēja nopietnam uzbrukumam. Un bez pauzēm, principā, arī būs aizvērtējis pirmā ceturtdaļa. Pēdējais uzbrukums Jelgavniekiem. Vēl kādu trako metienu varēs uzmest arī Jēkabpils. Jelgavs spēlēs līdz galam. Es tas, ka tā arī darīs. Gads Justovičs nekur nesteidzoties padriblēs tūlīt no laukuma centrā. Un tad jau redzēsim, kurš sāsinās mainieku uzbrukumu. Andris Justovičs ar bumbu. Nu nevisai stabils tas dribls izskatījās. Un beigās arī sanāk kļūda. Nu tā ļoti neveikli izskatījās šis dribls Andrim. Un beigās arī loģiski kļūda. Un trakais metiens beigās sanāk Jelgavniekiem. Gads Justovičs nopūšās, bet Jelgavas sporta halē ar spēles otro ceturdaļu. Pēc pirmajām 10 minūtēm ar 25-18 vadībā Jēkabpils. Un viņi arī sāk spēles otro nogriezt. Nu teicam izspēle un beigās Tots O'Briens ieliek no augšas. Labai ar Vītolu piespēli. Un 2 punkti. Teicams otrās ceturdaļas sākums Jēkabpilī. Un beigās vēl viena kļūda arī Jelgavniekiem uzbrukumā. Nu skatīsimies, kā attīstīsies spēle. Vai Jelgavnieki viesus nepalaidīs par tālu. Mihāls Klebuvickis tagad izreitinās ar Arturu Dušeli un vēl 2 punkti. Vēl 2 punkti Jēkabpilī. Nu, pagaidām viņi dominē. Nu, kaut gan Jelgavai jau patīk šīs spēles kā pa viļņiem. Palaist tālu, tad dzīties pakaļ. Nu, kā veiksies šodien, redzēsim. Kristaps Kambergs paņem spēli uz sevi. Neprecīzs metiens, PJ Hills, Tots O'Briens. Nu, Arturam Dušelim tur principā spēka ziņā. Nav variantu, bet Tots netrāp. Atliek šo bumbu gan Jelgavnieki savāc. Un PJ Hills mazliet nomierina savus komandas biedrus. Spēlēsim pozicionāli, saka viņš. Klebuvickis prasa bumbu stūrī. Nomāna Mihāls 2 reizes miz. Metienu gan netrāp, bet grozā apakšā Tots O'Briens savāc. Atliek šo bumbu un vēl 2 punkti Jēkabpilī 6-0. Otrās ceturtdaļas sākums viesiem. Heins aiziet līdz grozu apakšai un piezīme pret viņu. Ārēji trāpīt arī metienu. Netrāpa gan Šedriks. Un Kaspars Vilcēns pagaidām mierīgs. Vairāk uzvilcies izskatās Edgars Teters, kura komanda gan kontrolē situāciju laukumā. Šedriks Heins tikmēr trāpa pirmo sodu metienu. Precīzs arī otrais metiens Heinsam. 2 punkti Jelgava. Mīnus 11 no Jelgavniekiem, plus 11 Jēkabpilī attiecīgi. Klebuvickis palēcis pret aukumā mazāko silo. Atdod beigās bumbu Medisam. Un Medis māna vienreiz, māna otrais, bet jau kādu trešo epizodu pēc kārtas Jelgavnieki savāc bumbu pie savu grozu un Tots O'Briens turpina tur dominēt. Un arī viena no Jelgavas šīs zonas lielākajām problēmām. Atliekušās bumbas, īpaši pie savu grozu. Nu, nav īsti tāda izteikta centra spēlētāja Jelgavniekiem. Chamberlains tur spēlē, bet Chamberlain, tā teikt, priekšrocība pret citiem gariem spēlētājiem varētu būt tās, ka viņš var iziet mazliet ārā iemest no pustālās distances, bet fiziski, principā, viņš ir vājāks par visiem pretinieku spēlētājiem. Pārsvarā vismaz tāda situācija ir. Un arī šodien pret Tots O'Brienu. Īsti Kasparam Vilcānam nav ko likt pretī. Jelgavnieki tikmēr turpina spēlēt haotiski. Un beigās gan viss
Izskatījās, ka varētu beigties veiksmīgi, bet Arturs Dušils arī netrāpa. Un Jēkabpils Tots O'Briens prasa bumbu augšā. Nu nesaņem. PJ Hills atstāja to Aigaram Vītolam. Aigars Vītols līdz galam. Nu netrāpa un kādā atliek šo bumbu savāc arī Jelgavnieki. Heins metīs pats. Nu Heins. Principā spēlētājs, kuram no bumbas īpaši šķirties nepatīk. Arī situācijās, kad darēt, kad piespēlīt atdot. Heins labāk uzmet pa grozu, bet šoreiz tas attaisnojas. Šedriks Strāp, ātri 2 punkti Jelgavniekiem. Un mīnus 10 mājiniekiem. Vītols Sturī, brīvs Tālmtiens un Vītols Strāp. Un Jēkabpiliešu uzbrukums izskatās daudz saturīgāks, pārdomātāks. Daudz labāks saspils Jelgavniekiem. Un bieži vien hauss. Un tagad gan sanāk izmest ārā brīvajam Dušilim un Dušilis Strāp. Un Heins pilnībā palaiž Hillu. Hills netrāp, bet turpina dāvināt otrās iespējas Jelgavu. Un Hlebovīts to izmanto gūst vēl 2 punktus. Ārā Kambergs pret Hillu. Kambergs piespēlē Dušilim. Dušils nospēlē pats. Silovs prasīja bumbu. Uz Tālmtiena līnijas, bet Dušils uzspied uz grozu apakšu. Netrāpīja gan, bet piezīme. Piezīme ir un 2 sodu metieni Arturam Dušilim. Jēkabpiliešiem laukumā Oskars Vīrs un Jurijs Aleksejus. Jelgavniekiem Kīts Čemberlens un Andris Justevičs. Arturs Dušils trāpa pirmo sodiņu. Vēl arī otrs mēģinājums. Vārviņš pievilkt atkal līdz 10 punktiem. Arturs trāpa abas mēģinājums, bet tagad pie bumbas PJ Hills un veido viņš savs komandas. Un šajā sezonā LPL turnīrā jau 3 reizes komandas savā starpā ir tikušās. Tālajā 25. novembrī. Jēkabpils visai trakā spēlē uzvarēja ar 104-103. Un principā lielāko spēles daļu Jēkabpilieši toreiz kontrolēja spēles gaidu, bet izskaņā. Lielākoties pateicoties Kristapa Kamberga vairākiem Tālmtieniem. Jelgava pievilkt tuvāk, bet tomēr Jēkabpils uzvaru noturēja. Pēc tam sekoja atbildes spēle Jelgavā 9. decembrī. Visai līdzīga spēle, bet tomēr Jelgavai uzvara ar 7 punktu pārsvaru 93-86, bet pēdējā spēlē 20. janvārī Jēkabpilī. Jēkabpilieši, Jelgavnieks principā iznīcināja 3. ceturtdaļā. Pirmais puslaiks bija līdzīgs, bet otrajā puslaikā Jēkabpils dominēja un beigās viņiem pārliecinoši uzvara ar 15 punktu pārsvaru 91-76. Jelgavnieki tikmēr netrāpa kārtējo metienu. Hlebovīts, kas arī uzmet no tālās distances. Arturs Dušils tagad izglāba bumbu. 37-27 priekšā joprojām Jēkabpils. Jelgavniekiem iespēja tikt tuvāk par 10 punktiem un Kristaps Kambergs trāpa. 3 punkti Kristapam. 37. Skatoties no mājinieku puses, bet Jēkabpiliešiem laukumā devies Rinalds Sirsniņš. No tās principā ir bīstam jebkurai komandai. Arī Rinalds gan ļoti labi vada Jēkabpils uzbrukumu, gan var arī trāpīt. Principā saspēli Jēkabpiliešiem tagad vada PJ Hills. Arī Rinalds Sirsniņš vairāk darbojas kā otrais numurs. Kaut gan mainās viņu tur pozīcijām. Katrā ziņā ļoti nopietnas papildinājums sezonas gaitā. Sirsniņš bija Jēkabpilī, bet tagad pāris veiksmīgas darbības Jēkabpilī. 5 punkti pēc kārtas Kristapam Kambergam un pēdējie 2 uzbrukumi Jelgavniekiem. Sanāca ļoti veiksmīgi, uzņēmās iniciatīvu Kristaps Kambergs. 5 punkti pēc kārtas viņam. Šķiet kopā jau 11.
Kambergam. Labāk izdevās Jelgavniekiem nospēlēt arī aizsardzībā, tādējādi vairs tikai 5 punktu pārsvars Jēkabpilī. Un Rinalds Sirsniņš sajūts Jelgavnieku pakausī paņem un iešauj vienu talantienu Jelgavas grozā. Atkal 8 punktu pārsvars Jēkabpilī. Sandis Silovs. Sāk pozicionālu uzbrukumu. Piespēlē Artūram Dušalim. Artūrs cenšas piespēlēt grozu apakšā Kītam Čemberlenam. Un šī epizode, godīgi sakot, Jelgavniekiem noslēdz veiksmīgi, jo tur jau pret Kītu Čemberlenu bija saslēgušies vairāk Jēkabpilieši. Tur īsti variants Čemberlenam nebūtu, bet beigās sanāk Jēkabpiliešiem piezīme un Jelgavnieki varēs turpināt uzbrukt. Andris Justovičs tagad ar bumbu. Un beigās tā nonāk pie viņa brāļa Gata. Jelgavnieki cenšas izmetāt bumbu. Un beigās Andris Justovičs uzņemās iniciatīvu un Andris Justovičs skrāp. Nu, principā, Andris Justovičs rakstīja rīgais metiens no vienas kājas. Viņš stāstos visai sarežģīt, bet šos metiens Andris visai bieži met grozā. Nu, tagad Jelgavnieki arī nostrādā mazliet ciešāk aizsardzībā, sanāk kļūda Jēkabpilī un Jelgavnieki var tikt jau vēl tuvāk. Pirmajā puslaikā palikuši vēl 3,5 minūtes. Kā šodien vēl Latvijas basketbola līgā. Nu, jāizskatās, kas spēlē. Spēlē vēl 17:30 mačs sāk Latvijas Universitāte un AVF Rīga komanda. Šī spēlē arī Sports centrs TV tiešraidē, bet palieciet ar mums. Jelgava, es domāju, būs interesantāk. 6:30 Valmiera uzņem savā laukumā Barons kvartālu. Nu, šis mačs varētu būt tiešām ļoti interesants. Arī principāls no turnīra tabulas viedokļa. Tāpat arī 8:00 pēdējā noslēdzušā spēle, kurā U18 tiksies ar Ventspilu. Tikmēr Jēkabpils komandai neveiksmīgs uzbrukums. Andris Justovičs mazliet samicinās, pēc tam aiziet līdz grozā apakšai. Un Andrim vēl 2 punkti Justovičam un jau vairs tikai -4 Jelgavai. 36-40, nu, tuvāk tikuši Jelgavnieki. Jēkabpilī pēdējā uzbrukuma nevisai veiksmīgi, bet apklusina mani Oskars Virs. 2 punkti Jelgavas grozā. Un Kaspars Vilcans ar kaut ko neapmierināts, pasmaina. Vai tikmēr ļoti agresīvs laukuma malā Edgars Teters. Un patīk viņam uzvilkties, atcerēsimies, vienreiz arī sākās izģērbšanās Tetera izpildījumā. Žaketi lidoja pa gaisu, pēc tā gan nācās laukumu atstāt. Nu, skatīsimies, cik tālu ies šodien Teters. Katrā ziņā uzvilcies, treneris ir arī šodien. Nepatīk viņam pēdējās epizodes. Un tagad PJ Skills, stūrie Virs pret Justoviču. Nu, labi, redzam izmētā bumbu Jēkabpils. Tomēr visur Jelgavnieki tika līdz. Un beigās tikai 4 sekundes paliek, teicam aizsardzību Jelgavai. Un Jurijs Aleksejevs Kamberga nenoķers un Kristaps Kambergs no augšas. Kristaps Kambergs uzņemās līderu lomu šodien. Par kapteini ir nozīmēts un kapteini cienīgi spēlē arī Kristapa izpildījumā. Un paliek Mīzes pret O'Brienu. O'Briens principā spēcīgāks varētu pat nebūt. Mīzes fizikas tiešām ļoti labi attīstīts, arī atletisks spēlētājs, bet tādam O'Brienam auguma pārsvars. Neizmantoja to gan tots. Beigās Andris Justovičs no tālās distances un groza apakšā labi pacīnās Čemberlens. Nu, mazliet skaļāks arī Jelgavas tribīns. Tā teikt sajūta spēle. Pēdējās minūtēs Jelgavnieki un ir tikuši jau līdz 3 punktiem. Vilcans apmierināts ar Kambergu. Bet Kristaps mazliet atpūtīsies. Tagad, principā jau tūlīt arī pirmais puslaiks būs beidzies. Tagad Čemberlenam 2 soda metieni. Pirmo trāpu.
komandas kontam vēl 2 punktus. Tas nozīmē, ka vairs tikai 1 punktu pārsvars. Jēkabpilī. Iespēja viņiem situāciju tagad labot. Tagad kļūdās vēl Tots O'Briens nostaigāt. Principā es domāju, Jelgavnieki pareizi dara, ka Totam O'Brienam pretī liek Miz. Un tomēr Chamberlain Tots iespiež ļoti vienkārši grozu apakšā ar Miz. Tik viegli nav. Sanāk vairāk sarežģīti metieni O'Brienam un pēdējās epizodes tiešām Mizes ir neutralizējis O'Brienu. Chamberlains tagad netrāp. Tā teikt savu metienu. Tāds viņš met daudz. Ar precizitāti gan ir, kā ir. Bet labi saspēlē Jēkabpilī, labi pārēji sanāca viņiem un 2 punktu viesiem. Var izmētāt bumbu tagad Jelgavnieki. Un beigās gan būs jāspēlē pozicionāli. Pēdējās 50 sekundes pirmajā puslaikā. Gats Justovičs izmet ārā Mizim, pilnībā brīvs Lauris. Lauris trāp! Un tas ir neizšķirts jau pēc ļoti ilgu pārtraukumu. 44. Uzgavilē arī Jelgavas tribīns. Principā otrās ceturtdaļas sākumā jau tāda šaubīga situācija bija, kā varētu nebūt šodien līdzīgas spēles šeit Jelgavā. Jau bija 13 punktu pārsvars Jēkabpilī un tagad vēl mēs redzam, mazliet jau sāk nervozēt arī viesi. Kilam varbūt tāda nevajadzīga piezīme. Pārcentās mazliet PJs. Un Jelgavai jau iespēja aiziet priekšā. Chamberlains principā labi izpilda sodu metiens. Centra pozīcijas spēlētāji tiešām viņam labs metiens. Mazliet vēl pielikt fiziskajā spēkā. Un tad jau Chamberlains varētu būt vēl bīstamāks pretiniekiem. Nav arī tas garākais spēlētais Kīts, ja nekļūdot. Atgriežamies uz pirmā puslaiku. Iespējams pēdējo uzbrukumu, kas Jēkabpilī. Rinalds sirsniņš ar bumbu. Un saskats šķiet piezīme. Ingus Baumans. Oskaram Virsim vēl tehniskā piezīme. Sāk uguļot arī Edgars Teters. Labi, ka pirmais puslaiks noslēgsies, vēl varētu saņemt tehnisko arī. Teters nomierina viņu. Pārnieks lidoja pār gaisu Teteru rokas. Žaketi vēl pagaidām mugurā. Skatīsimies, paliek interesanti, paliek karsti Jelgavā. Tās piedot papildus uguntiņu basketbolam. Basketbols spēlē padara vēl interesantāk skatītājiem. Jēkabpilieši katrā ziņā nervozē pēdējās minūtes pirmajā puslaikā ļoti neveiksmīgs viņiem un jau 3 punktu pārsvars. Jelgavai pēdējais uzbrukums arī viņiem. Stūrī Andris Justovičs tālmetiens, tas neprecīzs. Keits Chamberlains izcīnā atliekšie bumbu. Kasparam Vilconam rokas gaisā. Un Jelgavai ļoti veiksmīgi izskaņ 5 punktu pārsvars. Viņiem 49-44. Atgriežamies Jelgavas sporta hallē ar otro puslaiku Jelgavas un Jēkabpils spēlē. 49-44 priekšā Jelgavnieki. Un viņiem arī otrā puslaika pirmais uzbrukums, kas gandrīz beidzās ar kļūdu. Rinalds sirsniņš labi pacīnās par bumbu. To gan aizspēl balonu. Jelgavnieki savā tagad atliek šo bumbu pie pretinieku grūz. Sandim Silovam tālmetiens un Sandis Silovs otrā puslaiks sākums Jelgavai. Viņam jau +8. Atceroties otrās ceturtdaļas sākumu, kad Jēkabpilieši aizgāja priekšā arī ar 13 punktiem. 31-18 bija. Liekas, ka varētu mums nebūt arī līdzīgas spēles šodien, jo Jēkabpilieši, principā dominē pilnībā laukumā. Izmantoja savu labo uzbrukumu. Labi viņiem kustējās bumba, bija brīva metiena. Tagad pilnībā sasteicis Šedriks Heins. Centās viņš atbildēt Rinalds sirsniņu tālajam tālmetienam. Sanāk neprecīzs metiens. Un Kristams Kāmbergs parāda, ka pret viņu ir bijis pārkāpums. Un Rinaldam sirsniņam
uzbrukuma piezīme, nu, bija kustība ar Elkonu. Un Kristaps Kambergs to ļoti labi arī parādīja. Nu, mētā tagad. Jelgavnieki bumbu. Beigās Kristaps Kambergs mazliet sāsina uzbrukumu. Sirsniņš gandrīz izsit bumbu mizim. Beigās paliek tikai 2 sekundes jāmet Chamberlainam un beigās iedot piezīmi uzbrukumā Chamberlainam. Hlebovīckis ļoti uzvilcies. Nu, labi, ka tur ir pieredzējušies Aigars Vītols, kur mazliet Mihālu pietur. Nu, Mihāls katrā ziņā bija ļoti uzvilcies. Hlebovīckis rāda, ka metienu brīdī ar Elkonu ir trāpīts Hlebovīckim pa seju. Nu, skatīsimies, vai būs turpinājums. Tā ir, turpina uzbrukt. Turpina uzbrukt Jēkabpils. Sirsniņš iespēlē groza apakšā O'Brienam. Tās pret Chamberlain. Ārā Vītols. Vītols arī met, Talmtien netrāp. Šķiet šodien vēl 1 no 3 Aigaram. Sirsniņš cenšas sāsināt uzbrukumu. Tiek viņš vaļā no mīža. 2 neprecīzi metieni Jēkabpilī, bet nespēja Jelgavnieki savākt atlikušo bumbu pie sava groza. Sirsniņš tiek vaļā no Kamberga, beigās atstāja bumbu ārā O'Brienam. O'Briens iet pats, mētā rokas pa gaisu un Jelgavs publika gavilē. Jēkabpilī sanāk nevajadzīga kļūda. O'Briens ļoti centās parādīt, ka ir bijusi piezīme pret viņu. Tiesneši neuzskatīja tā un beigās viesiem sanāk kļūda. Labi, it kā saspēle sanāk Jelgavniekiem. Mīzes no tālās distances netrāp. Labi, pacīnās Kambergs un piezīme viņam pret Hlebovīcki. Numur 8. Kristaps Kambergs. Pirmā personīgā piezīme. Kristapam tā tikai pirmā personīgā piezīme. Tā kā pagaidām Kambergam nav par ko uztraukties. Viņš spēlēt, tā teikt, uz noteikumu pārkāpumu robežas, bet Rinalds Sirsniņš uzņemas līderu lomu. Trāp kārtējo Talmtien. Otrajā puslaikā viņam 2 pēc kārtas. Un atkal vairs tikai 2 punktu pārsvars Jelgavai. Bija jau 8 punktu handikaps mājiniekiem, bet Rinalds Sirsniņš ar 2 Talmtieniem. Atkal, principā, visi ir nolicis sākuma pozīcijās. Šeit jau 4 Talmtienes šodien ir trāpījis Sirsniņš. Heinz. Pēc Silvam. Labi izmētā bumbu. Jelgavnieki mīzes gan neriskēja iet dziļāk pret O'Brienu. Beigās labāk uzmet no tālās distances no stūra. Metiens neprecīzs, ātri pārējie Jēkabpilī. Sirsniņš metīs vēlreiz. Tā arī notiek. Netrāp gan. Trešo Talmtienu Rinalds, bet Jelgavnieki turpina nevākt bumbas zem savu grozu. Hlebovīckis paliek pret Chamberlainu, pieslēdzās klāt Kambergs. Beigās gan viņš iziet ārā un Sirsniņam trešais. Talmtiens un Jēkabpils jau vadībā 53-52 un Kaspars Vilsāns ņem minūtes. Arī Jēkabpils spēle pagaidām nav tā labākā. Pirmā puslaika gaitā. Principā patika man viņa uzbrukums, patika kā kustējās bumbu. Bet turpinājums nav tik labs. Tagad gan situācija nav viņiem slikti, pateicoties Sirsniņa 3 Talmtieniem. Bet, uz vienu Rinaldu Jēkabpils, tā teikt, nevar turēties. Lai gan, protams, šis pieredzējušais spēlētājs var pavilkt savu komandu. Un tāds O'Briens netrāp. Šķiet, Kambergs gandrīz iesit pats bumbu savā grozā. Beigās viss priekš Jelgavas beidzās laimīgi. Un Justovičs ar bumbu var viņš sākt savas komandas uzbrukumu. Kambergs atstāja bumbu
Justovičam beigās stūrī Heinz. Domāju, Heinz nešķirsies no bumbas. Un nosteigā beigās Šedriks. Tipiskā kļūda, bet Jēkabpilī laukumā atgriež Jurijs Aleksejevs. Citās spēlēs redzās, ka Vēbrīgā ir 3 punktu pārsvars pret Latvijas Universitāti 33-30. Kamēr es te runāju par citām spēlēm, Aigars Avītols iemet vēl arī Tauntienu un Jēkabpilī. Jau plus 4. Otrā personīgā piezīme. Basketbola klubam Jēkabpils 3 spēlēta piezīmes. Heinz pret Hillu. Nākam īsti piespēlēt, beigās tiek iespēlēt Čemberlenam un tiesnieks fiksē noteikumu pārkāpumu. Tādām O'Brienam un Tots uzreiz arī tiek nomainīts. Edgars Teters pasauc savu pamatcentru spēlētāju malā, 3 personīgās piezīmes Todam. Liekamies G. Teters. Bet Jelgavniekiem sanāk labi saspēle un 2 viegli punktu Mizim. 54-56. Jēkabpils uzbrukumā. Sirsniņš labi iespēlēja Hlebovickim un Hlebovickim tiešām bija labi iespēja gūt 2 punktus ar sodu. To viņš neizmanto neitrālu bumbu grozā. Bet varēs Mihals mēs 2 sodametienus. Jelgavai 3 komandu piezīmes. Jelgavas aktīvākais fans. Šodien līdzi ir ņēmis ne tikai bunks, bet arī trompeti. Tā kā tiešām labākais Jelgavas sezonas fans ir skaidrs. Bet Hlebovīt netrāp tikai 1 sodu metienu un ātrs pārkāpums. PJ'am Hillam un jau sākās sodu metienu. 3. 4. vidū. Piezīme norma Jēkabpilī un Gatis Justovičs. Var mest 2 brīvmetienus, var būt 2 vieglas punktus, var tagad Jelgavnieki varbūt mazliet agresīvāk spēlēt, vairāk spiest tiešām uz caurgājieniem, meklēt kaut kur pretiniekiem piezīmes. Vai krāt punktus tieši ar sodu metieniem. Un Sirsniņš metīs. Un šoreiz nemet. Pamāna viņš Čemberlenu. Un metiens nesanāk. Beigās tiek iespēlēts iekšā Hlebovickim, kurš palika pret galvu īsāko Gati Justoviču. Un Gatis pārkāpj noteikums. Gatis Justovičs, 2. personīgā piezīme. Basketbola klubam Jelgava 4 komandu piezīmes. Mihālam Hlebovickim īsā laikā vēl viena iespēja mest sodu metiens. Iepriekšējā mēģinājumā 1-0-2. Iespēja viņam tagad uzlabot savu precizitāti. Trāpīt abus. Mihals var trāpīt. Bet šodien ne visai. Pirmais sodiņš ir garām. Vēl arī 2. mēģinājums. Mihals netrāpa arī 2. Aizmet abus garām un Jelgavai pēc tāda pāris minūšu pārtraukuma atkal iespēja aiziet priekšā. Skatīsimies, ko izveidos viņu uzbrukumā. Gatis Justovičs nekur nesteidzās. Beigās bumbu saņem Kambergs, vajadzēs mest. Kambergs arī met un bumba izgriež. Un īsti viņam pat nepatraucēja Vītols. Bet Kambergam mazliet pietrūka metienā. Bet tikmēr laukumā tiešām saturīga spēle turpina rādīt Sirsniņš. Daudz viņš uzņems iniciatīvu uz sevi. Tas nes rezultāts. Šodien kluss Jēkabpils sastāvā PJs Hills. Bet Sirsniņš viņu tiešām ļoti labi aizstāja. Varbūt PJs noguris pēc Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles.
Bet tagad redzam. Sirsniņš iemet vēl vienu tālmetienu. Visai veiksmīgi. Viss sakrīt priekš Jēkabpils un Sirsniņš iemet brīvu tālmetienu. Sastais šķiet viņam spēlē. Kambergs prasa piezīmi un ir jāspēlē. Un Čemberlens groza apakšā pret Klebovīcku un Klebovīcku šoreiz pārkāpums. Bija viņš iespiests jau tiešām zem groza. Ar bez pārkāpuma bija visai grūti apstādināt Kīķi. Tas Klebovīckam arī nesanāk un Čemberlens varēs mest 2 soda metienus. Frīgi tikmēr jau ieguvuši un 10 punktu handikapu pret Latvijas universitāti. Un tur brīnumiem nevajadzētu būt. Un Čemberlens tikmēr labi turpina mest. Soda metiens, bet ieskatoties statistikā, izceļās Rinalds Sirsniņš kā laukumā, tā arī statistikas jāielīties 23 punkti, 4 atliekušās bumbas un 3 rezultīvas piespēles Rinaldam. Taudam O'Brienam 11+6. Tie 2 līderi Jēkabpils sastāvā, bet PJs Hills tiešām šodien plus 3 divnieki, 2 punkti, 2 atliekušās bumbas un 2 rezultīvas piespēles. Bet Jēkabpils sastāvā šodien iniciatīvu uzbrukumā ir uzņēmies Kristaps Kambergs, viņam 15 punkti, 4 atliekušās bumbas un 2 rezultīvas piespēles. Kītam Čemberlenam 12+6. Andris Justovičs pret Rinaldu Sirsniņu. Un teicam, turpin spēlēt Rinalds Sirsniņš. Sagādā viņš uzbrukumu piezīmi Andrim Justovičam un pagaidām tiešām visa Jēkabpils spēle balstās uz 12. numuru Rinaldu Sirsniņu. 2 minūtes, mazliet vairāk vēl 3. ceturtdaļā. Katrā ziņā skaidrs, kā viss izšķirsies spēles noslēdzošajās 10 minūtēs. Gan 4 punktu pārsvars ir Jēkabpilī. Mēģis vēl no tālās distances, daudz met tālmetienus šodien. Jēkabpilieši tagad ātri pārēja Jelgavai. Heinz piespēlēja Justovičam un Andris aizmet garām. Tomēr Arturs Dušvels labo partneri kļūt, savāc bumbu pie pretinieku grozas un vieglītiņām ieliek bumbu pretinieku grozā. 60-62, skatoties no mājinieku puses. Un turpina dominēt Rinalds Sirsniņš. 2 punkti ar sodu, tiešām bravo šodien Rinaldam. Viens viņš taisa spēli. Tiešām Indo šodien demolē Jelgavas aizsardzību Rinalds. Protams, arī partneri labās piespēles uz brīvajiem tālmetieniem. Labā bumbas izmētāšana. Tā kā tas viss kopumā Rinaldam Sirsniņam jau dot 30. Alēnos nevis 30, bet 26 punktus. Bet domāju, ka arī visi 30 šodien Rinaldam būs. Ar bumbu Šedriks Heinz pret kājas daudz lēnāko Juriju Alekseju. Šedriks gan netrāp, beigās gan bumba nonāk pie Čemberlena. Var ārdīties turpina Edgars Teters. Piezīme sanāk pret Kītu Čemberlenu, bet Edgaram Teterim var sanākt arī zaudēt balsu. Un tiešām viņš dzīvo līdz savai komandai, pārdzīvo par katru epizodu. Un nervos kopumā darbs ir treneriem. Un īpaši emocionāls treneris ir Edgars Teters. Čemberlens tikmēr ļoti labi turpina mest sodu metienus. Galveniekiem
Laukumā devies Lauris Mīss un Jēkabpilī Tots O'Briens. Un spēle ar kāju tagad. Un bumba paliks Jēkabpilī. Un Rinalds Sirsniņš bīstam priekš Jelgavniekiem. Un Rinalds turpina. Uguņot, vēl 2 punktu Sirsniņam. Astorī Mīss, pilnīgi brīvs viņš. Un pa īsu metiens, bumba gan paliek Jelgavē. Un Sirsniņam jau 28 punktu. Pilnībā. Lai netiek galā. Jelgavnieki ar Sirsniņu. Un Heins uzņemās iniciatīvu. Izmetnē to vieglāko triec, bet tas krīt grozā un tas. Priekš Jelgavniekiem ir pats svarīgākais bumba grozā -2 tikai. Un nav kas īsti sāsina spēli Jēkabpilī bez Sirsniņa, bet Hlebovīckis iemet tālmetienu. Labi, atkal izmētāja bumbu Jēkabpilī šie uzbrukumā. Principā kustās viņiem bumbu uzbrukumā labi. Un Jelgavnieki īsti visam nespēja izsakot. Tādējādi daudz tālmetienu. Ir Jēkabpilī, daudz ir arī precīzi. Būs jāieskatās statistikā pēc šīs ceturdaļas. Katrā ziņā liekas, ka precizitāte arī šodien Jēkabpilī ir tiešām ļoti laba. Un ko rāda statistika? Statistika rāda, ka Jēkabpils tālmetiens met ar 45% precizitāti, 11 no 24. Tādējādi, gandrīz pusi punktu. Jēkabpilī ir ar Treču palīdzību. Cīņā zem groziem. Jēkabpilī tikai neliels pārsvars, 32 pret 28. Tā kā viss vēl ir priekšā. Pagaidām Jēkabpilī 70 pret 66. Viņi arī sāk 4. ceturdaļu un ar bumbu. Šīs spēles galvenais, pagaidām galvenais varonis Rinalds Sirsniņš. Varbūt tagad mazliet arī pārcenšās Rinalds, bet katrā ziņā viņš jūt, ka spēle viņam iet. Šodien Jelgavnieki ar viņu netiek galā un šķiet tagad tieši pret viņu arī piezīme. Tā kā Rinalds turpina ārdīt Jelgavas aizsardzību, bet tomēr piezīme nevis pret Sirsniņu, bet pēc tam, tā teikt, otrajā piegājienā pret Mihalu Hlebovicki. Nav piezīme metienā, tāpēc A2 soda metienu Mihalam. Trešajā ceturdaļā ar sodiņiem Hlebovickim nepavisam neveicās. Vienu no 4 trāpīja Mihals. Tagad viņam iespēja laboties un pirmais mēģinājums ir veiksmīgs. 5 punktu pārsvars Jēkabpilī, 71 pret 66. Trāpa Mihals arī otro un 6 punktu handikaps Jēkabpilī. Bet viss vēl ir priekšā, daudz vēl ir jāspēlē, 9,5 minūtes. Un Sants Silovs trāpa tālmetienu, šķiet viņam otrais precīzais triecis. Šajā spēlē daudz viņš nosēdēja malā trešajā ceturksnī, bet sākoties izšķirošajām 10 minūtēm, Silovs ir atpakaļ laukumā. Sāk to ar precīzu tālmetienu. Tāpat kā arī trešajā ceturksnī, bet atkal labi izmetā bumba Jēkabpils. Tiesneši fiksē strīds bumbu un tā pienāks Jelgavai. Tāpēc, kā 4. ceturksni ar uzbrukumu sāka viesi. Šeit ir Heins ar bumbu, viņš pret virs. Nāk ārā Aleksejevs. Beigās Heins pats uzņemās iniciatīvu, labā ātrumā aiziet līdz groza apakšai, bet metienām mazliet pietrūkst. Tas ir neprecīzs Hlebovicks, daudz nedomā, met uzreiz tālmetienu. Un šoreiz mazliet Jelgavniekiem paveicās, izgriežās bumbu, Kambergs ātri pārēj. Mazliet piebremzē Silovs. Spēlēs pozicionāli Jelgavnieki. Heins, atstāja bumbu Kambergam. Maz paliek 3 sekundes, jāmet pa grozu. Kambergam beigās sarežģīts pustālais metiens, bet tas krīt grozā. Krīstams Kambergs
šīs spēles Jelgavas kapteinis un kapteiņa līderi cienīgi spēle. Un rezultīvākais viņš arī Jelgavas sastāvā. 17 punktu Kambergam. Minimāls pārsvars Jēkabpilī. Tagad labi līdz groza apakšējās gāja virs. Metienu gan netrāpīja, bet Glebovickim visai viegls laupījums groza apakšā. Pielabo viņš. Virš neprecīzo metienu. 8 minūtes vēl jāspēlē 4. ceturtajā. Un spēlē ar kāju. 14 sekundes atjaunosies uz uzbrukuma laika tablo. Jālgaunieki varēs turpināt. Un nesteidzīgi uzbrukt, izspēlēt. Labu uzbrukumu, kā viņiem tas izdosies, skatīsimies, 10 sekundes vēl viņiem atlikuši. Viņš tās kā atkal, ne tas vieglākais metiens būs. Un beigās uzmet Silovs, ticis vaļā no aizsarga. Netraup Sants un bumba jau pie Rinalda Sirsniņa. Paralēlē spēlē Rīgā. VF Rīgai 10 punktu pārsvars pret Latvijas Universitāti. 44 pret 34. Tā kā iesaku jums noskatīties šo spēli un tad jau variet pieslēgties arī šim mačam. Interesants mačs Sporta centrs TV tiešraidē arī no Valmieras. Tur Valmiera pret Barons kvartālu. Tā kā Sporta centrā basketbola vakars šodien garš. Un arī pēc šīs spēles noslēguma variet palikt pie saviem monitoriem. Turpināt skatīties Latvijas basketbola līgu. Alders Latvijas basketbola līga. Nevar nepieminēt arī galveno sponsoru. Tā kā basketbola Sporta centrā ir daudz. Bet tikmēr turpinām skatīties spēli Jelgavā. Jelgavas sporta halē, nevis ierastajā Zemgales Olimpiskajā centrā. Jēkabpils pagaidām priekšā ar 5 punktu pārsvaru. 76-71. 7 minūtes 4. ceturtdaļā. Tagad pārcenšās Keith Chamberlains, iesprūst viņš starp 3 jēkabpiliešiem, strīds bumba un šoreiz tā Jēkabpilī. Patīk, kā Chamberlainam tā Heinzam ik pa brīdim uzņemties iniciatīvu varbūt vairāk kā vajag. Ielīd Chamberlains šoreiz tur, kur nevajadzēja līst. Tā teikt, pārcentās un sanāk no tā visa kļūda. Glebovicks manām uzvilcies. Fiziski cenšas spēlēt Mihals. Pret viņu piezīme. Pagaidām rokas par sāniem, bet atcerēsimies 3. ceturtdaļā Chamberlainu. Mihals bija gatavs kārtīgi pārmācīt. Vītos gan viņu mazliet piebremzēja. Nobremzējot asumus, bet Mihals var trāpīt no distances un trāp. Tos tālo metienu Glebovicks. 7 punktu pārsvars Jēkabpilī. Mīzims, tā teikt, svarīgs. Šis bija tālumtienas priekš Jelgavas. Sāk lēnām atrauties Jēkabpils. Un Mīzis svarīgajā brīdī netrāp. Un viesi var aiziet vēl tālāk. Sirsniņš izmet ārā Aleksejam. Aleksejus var trāpīt. Un Aleksejus atrāp tālumtienu. Un Kaspars Vilcāns, protams, neapmierināts. Minūtes pārtraukums noslēgusies arī mūsu reklāmas pauze, tā kā varam turpināt skatīties basketbolu. Skatīties basketbolu no Jelgavas, kur pagaidām Jēkabpils vadībā ar 81 pret 71 pret Jelgavu. Un pēdējās epizodes ļoti neveiksmīgs priekš Jelgavniekiem un Jēkabpils lēnām sāk beigt. Vītols vēl trāp arī tālumtienu un jau plus 13. Atkārto lielāko pārsvaru Jēkabpilieši 4. ceturtdaļā. Pajukus Jelgavas spēle plus 13. Jēkabpilī ļoti neapvienāts Kaspars Vilcāns, bet nevajadzētu nokārt vēl Gavas Jelgavai. Laiks vēl ir 6 minūtes vēl jāspēlē. Un zinot Jelgavas basketbolu, viss var mainīties diezgan ātri. Tagad Arturs Dušils individuāli pret Todo Bryan, bet Arturs netrāp. Netrāp arī Todo Bryans. Tā teikt, saglabā viņš vēl intrigu šajā spēlē. Bet tagad
sāpīgi sanāk Kristupam Kambergam, sadursme ar ceļu. Nu, bieži problēmas sportistiem ir tieši ar ceļiem. Tā teikt, problemātiska zona. Un cerēsim, ka ar Kambergu viss būs kārtībā. Nu, paliek viņš laukumā tā kā. Visticamāk, ka viss ir labi un viņš ir gatavs spēlēt. Andris Justovičs pret Silovu un... Atvainojos, nevis Silovu, bet, protams, Sirsniņu. Rinaldam Sirsniņam tā. Trešā personīgā piezīme. Komandai tā tikai otrā. Ceturtajā ceturdaļā tiek ātri piezīmes Jēkabpils nav sakrājuši. Un izgriežās. Nogroza. Arī Dušeļa Talmtiens. Cenšas sāsināt spēli. Rinalds Sirsniņš varbūt Jēkabpilī. Tas šajā brīdī nebija tas, kas bija vajadzīgs. Tā teikt. Mazliet nepārdomāt nospēlēja šoreiz pieredzējušais Sirsniņš. 5 minūtes jāspēlē 13 punktu pārsvars TV komandai. No šīs riskantās piespēles bieži vien beidzās ar kļūdām. No tā notika arī tagad. Un Jelgava var vilkt mazliet tuvāk. Justovičs piespēlēja Čemberlenam. Čemberlenam ļoti sarežģīts metiens, bet Keits Čemberlens strāp. Pievienojam 2 punktus Jelgavas kontam 73-84, skatoties no mainieku puses. Pagaidām gan vēl joprojām krietni tuvāk uzvarē ir viesi no Jēkabpils. Un Sirsniņš izmet kārtējo Talmtienu. Šoreiz tas nav precīzi ātri pārējai Jelgavai, tas, kas vajadzīgs pie -11. Un Kristaps Kambergs tikpat ātri arī būs vēl 2 punktus un Edgars Teters dusmīgs un ņem viņš minūtes pārtraukumu. Šodien nav arī tās pārpildīgākās priekš Jelgavas sporthaus. Ir bijuši šeit arī labāks atmosfērs. Arī laikos, kad Jelgavnieki spēlēja pēc spēku 2. līgā. Bet nu ir kā ir. Un tagad Aigars Vītols netrāp tādu, tā teikt, vieglu un svarīgu metienu, ļaujot Jelgavniekiem turpināt cīņu. Gandrīz sanāk kļūdu. Gatim Justovičam centās viņš ātri nospēlēt. Un beigās no tā viss sanāca gandrīz kļūdu, bet labi ieraujās Kristaps Kambergs un 2 punktu nogroza apakš. Tiešām. Kapteins labi ierāvās un beigās arī 2 punktu nogroza apakš. Jelgavnieki pievelk vēl tuvāk. -7 viņiem, 3,5 minūtes 4. ceturdaļā. Aizķer tagad Gatis Justovičs, Rinalds Sirsniņš krīt, piezīme. Un Gatim Justovičam tā jau 4. personīgā piezīme. Ko? Silovs uz rezervis soliņu, Vilcāns. Kā nemaina Gati, vismaz pagaidām. Un Sirsniņš tikmēr trāpa pirmo sodu metienu. Rinaldam roka netrīc, pārliecinoši realizē viņš pirmo sodiņu. Un tikpat pārliecinoši realizē Sirsniņš arī otro. Un tiešām kluss tribīns. Pavisam noteikti ir vajadzīgs Jelgavniekiem skatītāju atbalsts, bet šajā tik ļoti svarīgajā brīdī Keits Čemberlens trāpa savu metienu. Tā teikt, izgājis mazliet tālāk. Un tas ir Keita metiens. Tas ir tas, ar ko viņš ir labāks par citiem centru spēlētājiem. Un tagad kļūdās Sirsniņš un ātri pārēj. Un Kambergam brīvs ceļš līdz grozam un Kambergs arī trāp. Kambergam visā laikā 6 punkti. Un -5 Jelgavai. 2,45 vēl jāspēlē. 4. ceturdaļā. Atgriežās spēlē Jelgava. Tagad viņiem svarīga aizsardzība. Es esmu par pēc iespējas saspringtāk galvotni. Katrā ziņā katram no jums ir savu mīluļu, bet es gribu saspringt galvotni un skaļāks tribīns. Bet tagad Aigaram Vītolam būs 2 soda metieni. Vītols labs soda metienu izpildītājs. Kā viņam veiksies? Tagad pirmais ir Parīs. Vēl arī otrais mēģinājums, 5 punktu pārsvars Jēkabpilī.
Otrais ir precīzi, 87-81. Jāspēlē 2,5 minūtes. Un Teters aktīvi diriģē, kā Jēkpilī ir jāspēlē aizsardzībā. Un Gatis Justovičs izspēlē ārā brālim. Un beigās sanāk piezīme pret Chamberlainu. Ja Sirsniņam, tā ir 4. Nu tieši tā, Sirsniņam 4. personīgā piezīme. Nu, skatīsimies, varam šodien sagaidīt arī papildu laiku. Kas man nav pret to? Domāju arī jums, ne? Vai Justovičs, tas kurš Gatis? Un teicam piespēles Chamberlainam un Chamberlainam viegli 2 punkti. 2 minūtes vēl jāspēlē. No -4 Jelgavai. Justovičs pret virs. Nu, nokavē tur Hlebovicki un viegli 2 punkti Jēkabpilī. Nu, sākās tāds ātrāks basketbols, lielāks skriešana. Un Chamberlains brīvs, Chamberlains met un Chamberlains trāpa. Nu, Chamberlains labo savu kļūdiņu, nelielo kļūdiņu aizsardzībā. Nu, tieši viņš bija tās, kurš nokavēja Mihalu Hlebovicki groza apakšā. Un teicam, Chamberlains atbruņo Sirsniņu, kas tad tas? Nu, kā tagad kļūdās Jelgava? Nu, visticamāk, ka tas var maksāt arī spēli. Te bija Jelgavai jāgūst 2 punkti un šis varētu sanākt kā izšķirošais brīdis šajā spēlē. Minūte 10 vēl. Nu, notrīcēja Dušelim rokas. Netrāpēja viņš tālmtienu un tagad cīņa par bumbu. Chamberlains spēlē labi, bet viss tas beidzās ar Juriju Aleksejeva izvērstam krūtīm un 2 punktiem ar sodu. Nu, izskatās, ka tieši tā arī būs bijis, kā šī ātrā pārēja un kļūda, Jelgavnieku kļūda arī izšķirs spēles likteni. 6 punktu pārsvars Jēkabpilī. Jāspēlē vēl minūte. Protams, vēl var glābt spēli Jelgavnieku, bet es domāju, ka izlaida viņa spēli. Iespēju glābt spēli brīdī, kad kļūda sanāca ātrajā pārējā. Brīdī, kad bija jāgūst 2 punkti. Jelgavnieki kļūdās un principā izšķir šīs spēles likteni paši. Tagad asa diezgan piezīme pret Gati Justoviču. Būs viņam 2 soda metieni. Jurijam Aleksejevam 4. personīgā piezīme. Nu, šķiet, ka ar saviem 2 punktiem ar sodu Jurijs ir mazliet nobierinājis arī savu treneru Edgaru Teteru. Kurš ar daudz mierīgāku skatienu pašlaik noskatās. Mači izskaņ. Un tu viņa komanda ir uzvarēja, principā. Visu spēli malā ir nosēdējis PJ Skills. Tā kā, tiešām pēc zvaigžņu spēles. Neliels sagurums arī PJ. Arturs Dušels un Kīts Chamberlains. 53 sekundes 4. ceturdaļā bumba Rinaldam Sirsniņam. Viņš pret Andriju Justoviču. Nu, protams, tagad nekur nesteigsies Jēkabpils. Maksimāli līdz beigām spēlēs un Andrim Justovičam beigās sanāk piezīme pret Sirsniņu. Ļoti neapmierināts Kaspars Vilcāns. Uzreiz sauc Santu Silovu. Rāda Vilcāns Andrim Justovičam, ko tu dari? Apmēram ar ko tu domā, bet piezīme bija un Sirsniņam iespēja gūt viegls 2 punktus. Un tā teikt, Sirsniņš būs nospēlējis tieši tā kā vajag. 4. ceturdaļā maksimāli pavilcis sekundes un beigās vēl sagādājis piezīmi pretiniekam, kas beidzās ar viegliem 2 punktiem Jēkabpilī. Un Sirsniņš tiešām šodien ar lielu pārliecību spēlē. 30 punkti jau šķiet tagad ir. Vai pat vairāk. Iespējams kļūdos, bet 30 pavisam noteikti Sirsniņam jau ir. Ātri izmantošu laiku ieskatīties statistikā. 32 punkti Sirsniņam, 5 atliekušās bumbas un 5 rezultīvas piespēles. Ļoti produktīvas spēles Sirsniņam. Galvenais spēles varonis tieši viņš šodien. Tā kā var teikt, ka
Jurijs Aleksejevs. Paņēma viens viņš šo spēli, paņēma spēli viņš uz sevi. Un tiešām nospēlē līderi cienīgu spēli. Tēters uzlaiž laukumā arī Hill uz pēdējām epizodēm. PJs šodien palika, tā teikt, Rinalds Iesniņēnā. Un kā ierasts, Jēkabpils sastāva produktīvu spēli arī. Arī Todam O'Brienam, 11,6 bumbas zem groziem, bet double sakrājas šoreiz Mihals Hlebovickis. Ar lielu enerģiju darbojas šodien Mihals, 18 punkti, 13 bumbas zem groziem. Tāpat labs mačs arī Aleksejam, 15 punkti, 5 atliekušās bumbas, bet Jelgavas sastāvā izcēlās Kristaps Kambergs, 23 punkti, 6 bumbas zem groziem. Tāpat jāizcēla arī Keits Čemberlens, 22 plus 8 viņam. Vītols ar lielu pārliecību realizē pirmo sodu metienu. Bumba pie Kamberga, tam sarežģīts. Tāmtiens un šī spēle ir beigusies. Tagad gan jau vairs nav varianti Jelgavai glābt maču. 8 punktu pārsvars Jēkabpilī un šķiet, ka nebūs arī noteikumu pārkāpumu. Nu tieši tā. Nostrādās vēl pēdējo aizsardzību, ja Jelgavnieki. Aktīvi viņus cenšas spēlēt. Protams, cīnās līdz galam par to visu cieņu viņiem, bet Jēkabpils šodien ir mazliet labāk. Vairāk tiešām patika man tieši viņa uzbrukums, kā viņiem kustējās bumba. Domāju, ka kopumā pelnīt uzvar Jēkabpilī. Pēdējās 6 sekundes vēl šajā spēlē. Tā kā pēc šīs spēles turpiniet sekot basketbolam Sports Centrs TV tiešraidēs, bet no Jelgavas nākamā translācija trešdien Jelgava pret Liepāju Trio. Bet šīs dienas spēle ir noslēgusies ar Jēkabpils uzvaru 96 pret 88. Jēkabpils šodien mazliet labāk, bet tiekamies no Jelgavas jau trešdien, kā jau teicu, Jelgava pret Liepāju Trio, bet šodien.